Krievija gatavo Latvijai ilgāko un dārgāko tiesvedību valsts vēsturē. Nu, kā jūs šo pati sev, kad saklausījāt, formulējāt, kāds ir Krievijas mērķis izsūkt Latvijas līdzekļus un tādā veidā, lai tiktu maksātas kompensācijas vai jebkas cits, kā jūs šo ziņu sev komentējāt? Nekādu pārsteigumu. Tas manā jau diezgan ilgajā pieredzē dažādos tiesnešu amatos, tas vienmēr tā ir bijis, ka ir dažādas stratēģiskas tiesvedības, kurās Krievijas federācija ir iesaistījusies vai ir inscenējusi, pārsvarā netieši, un Latvijas valsts vienmēr ir, zināmā mērā tērējusi resursus. Mēs visi, mana grāmata arī ir par šo stāstu. Jā, bet šeit jau ir tas stāsts par to, vai starptautiskā tiesa sistēma ir gatava arī kritiski paraudzīties, jo no Latvijas viedokļa skatoties, šķiet absurds tas, ko Krievija cenšas mums piedāvāt. Eiropas cilvēktiesību tiesā šie jautājumi jau ir gadiem, viņi ir tikuši dažādi, teiksim, ja tā varētu teikt, spiesti iekšā, tā kā tas, man tas absolūti nav pārsteigums. Ir skaidrs, ka Krievijas federācijai ir milzu ārlietu aparāts, viņi strādā visās starptautiskajās platformās, ANO, paldies Dievam, Eiropas padomē vairs ne, jo izslēdz saistībā ar agresijas veikšanu pret Ukrainu. Latvija vienmēr ir ar savu argumentāciju stājusies pretī, citreiz ir pārliecinājusi starptautisko sabiedrību, citreiz nē. Skatīsimies, kas notiek tālāk šajā teiksim, perspektīvai, vai vērsīsies vai nevērsīsies starptautiskā tiesā, kā vērsīsies starptautiskā tiesā. Un, protams, ka šeit gan tiesiskai domai, gan diplomātiskajam, teiksim, dienestam būs nopietni jāturpina strādāt.